Šodien notika lasīšanas veicināšanas programmas bērnu jauniešu žūrija noslēguma pasākums. Un tas notiek katru gadu, jo īstenībā ir tā, ka lasīšanas veicināšanas programmai šogad aprit jau 15. gads. Un mēs arī jau piedalāmies gandrīz jau no pašiem pirmsākumiem, un līdz ar to tā tradīcija tā ir iedibinājusies. Pasākuma mērķis bija sniegt bērniem iespēju iepazīties ar jaunākajām grāmatām, lai pēc tam saņemtu viņu vērtējumu. Tādējādi arī dažādojot bibliotēkas iespējas darbā ar bērniem un veicinot bibliotēkas pakalpojumu izmantošanu jauno lasītāju vidē. Es domāju, ka bērni vienmēr spriež objektīvi. Un ja viņiem arī kaut kas patīk vai nepatīk, tad viņi tā arī pasaka. Un tā aktivitāte no bērniem? Aktivitāte, es teiktu, ir laba, jo, ja ņem vispār apkopojumu kopā pa visu Latviju un arī diasporās bērnu žūrijā, šogad piedalījās 18,000 lasītāju. Kuras grāmatas tev pašam patika? Runcis, puncis un mākoņzauris. Un kas tur ir tajās grāmatās? Kad Runcis puncis negribēja iet uz skolu, un kad viņš aizgāja, un viņš tur bija priecīgs. Un kā tev ar skolu pašam patīk? Jā. Ko tu lasīji, kādas grāmatas? Es lasīju Āda un Peles rēks, es lasīju Mans Runcis Francis, un es atceros, ka es lasīju Vējaino ģimeni, un vairākas neatcerās. Kā tu vērtēji grāmatas? Kas tev tur ir svarīgs? Man tā kā patīk, teiksim, ja tur ir kaut kādi varoņi, tādi interesanti, un man patīk tādi mistiski notikumi un tā. Un man patīk arī dzējoļu grāmatas. Tev svarīgi ir grāmatā, vai ir vairāk teksta, vai tomēr, lai ir arī bildes? Arī bildes nodara, bet, teksta būtu labi, ja teksta ir daudz, tā kā. Tad tu esi liels lasītmīlis? Jā. Kā ar tevi, ko tu esi lasījis? Es esmu lasījis arī Āda un Peles rēks, es esmu lasījis Mans Runcis Francis, un es esmu lasījis Maskačkas stāstu, un es esmu lasījis, neatceros. Visi neatcerās pēdējās grāmatas. Kā ir? Tev grūti bija vērtēt tās grāmatas, ko tu esi izlasījis? Bija ļoti grūti, jo visas grāmatas bija ļoti interesantas, tad ir žēl ielikt tai citu vietu, un tā ir. Un kā ir vērtēšana? Kas tieši ir jāizdara, lai novērtētu grāmatu? Grāmatā ir jānovērtē, jāuzraksta, kas tieši to grāmatā ir paticis, kas varbūt ir noderējis vairāk grāmatāji. Tā kā novērtē, kas ir paticis, kas nepaticis, ko vēl vajadzētu varbūt grāmatā. Bērnu un jauniešu žūrijas pasākumā piedalījās arī rakstnieks Māris Rungulis, kurš uzslavēja mazos lasītājus par to, ka viņi šajā moderno tehnoloģiju laikmetā izvēlas savu brīvo laiku pavadīt lasot grāmatas. Laiks jau nenoliedzami cits. Salīdzinošo laiku, kad es augu, un kad grāmata bija tomēr tāds eksistenciāls pamats, kad grāmata bija arī ne tik vien, kā emociju gūšana, bet grāmata lielā mērā bija arī informācijas gūšana. Piemēram, šajos laikos, lai nolaistos okeāna dzelmē, tur jāskatās Animāla planēta vai Discovery, tajos laikos lasījām Žilu Vernu, piemēram. Jā, tā, lai mainījies ir radikāli, bet tas nebūtu nesamazina grāmatas nozīme cilvēku dzīvē, jo to, ko viņš iegūst skatoties kino vai filmas, tas neaizstāja grāmatas lasīšanu, jo grāmata ir radošs process. Es vienmēr esmu teicis un esmu par to pārliecināts, ka grāmatas lasīšana ir līdzvērtīga viņas rakstīšanai. Faktiski bija viss tas process sastāv no divām daļām, no radošā procesa no rakstnieka puses un radošā procesa no lasītāja puses, kur lasītājs tajā tekstā, ko rakstnieks ir uzrakstījis, ka tajā viņš faktiski ieliek sevi, savu dzīvi, savas emocijas, savas jūtas. Populārākās grāmatas lasītāju vidū bija Runcis puncis, Tēvocis Fjodors suns un kaķis, Rozā Kvarca brālība, Miss Peregrīnes nams brīnumbērniem un 5 pirksti. Sintija Lukša, Oļegs Visockis, Artis Supe, Ogres televīzija.